Vēna mazspēja var atkal būt simptomātiski un asimptomātiski, tātad ar simptomiem, bez simptomiem. Vienā gadījumā mēs ārstējam preventīvi, vienā ārstējam, lai novāktu simptomus. Sāp zobs, jāieliek blombi, lai nesāpētu. Otrā gadījumā ir caur zobs, nesāp, bet mēs ieliekam, lai nesāpētu. Loģiski. Tātad 3 veidi, kāpēc ārstējam. Pirmais veids ir tāpēc, kad ārstējam preventīvi, nekā nav un neko mēs neredzam. Tikai ar aparātu atradām slimu vēnu un paredzam, ka tā slimā vēna varētu traucēt. Otrs gadījums, kad cilvēkam sāp, viņam ir smaga kāja, viņš saka, es nevaru daudz paiet, man baigi spiež, man grūti staigāt. Ārstējam tāpēc, lai novāktu simptomus. Ja arī tam cilvēkam ir varikoze, paplašinātas vēnas klāt tai slimēji stumbra vēnai, tā neietekmē simptomus. Tā nerada to smagumu sajūtu, nerada sāpes, nerada tūsku. Tātad, ja cilvēks saka, man nav, es vīrietis esmu, man viss kājas spalvainas, man tās paplašinātās vēnas maz traucē, pietiek lāzera procedūra. Ja nāk sieviete un saka, bet es nevaru uzvilkt kleitu, man dikti nepatīk, kā izskatās tās varikozās vēnas, izknibināt ārā tikai varikozās vēnas, bieži vien ir par maz, ir jāstais arī tā mazspējas posms, lai nerastos jauns recidīvs agrīni. Tad mēs piedāvājam kombinētu ārstēšanu, gan izņem ārā paplašinātās vēnas, gan ar lāzeru sataisa to, kas ir nevesels. Un 4. gadījums, kad ir hroniska venoza mazspēja, kad ir bojāta kāju āda, vai radušies jau vielmaiņas traucējumi, pušumus kājām, vai nedzīst pušumu, vai niezi, tad tā ārstēšana atkal. Tur ar kosmētiku nav vairs nekāda sakara. Tur ir jāizārstē vēnu mazspēju, lai atrisinātu hroniskas venozas mazspējas klīnisko ainu, kā tā izskatās klīniski.